Ja es 20 gados ieraudzītu sevi tādu, kāds esmu šodien, ko es tur redzētu? Es droši vien būtu neizpratnē. Kas tas par jocīgu ēdienu? Kas noticis ar maniem matiem? Es taču zvērēju nesēdēt visu dienu birojā. Hei, mēs aizvien priecājamies, tikai citādi. Tagad stopēšanas vietā ņemam citus ceļotājus un būvējam nākotni ar tiem, kas paliek blakus. Mums joprojām patīk iepirkties, tikai veikali mainījušies. Un tā vietā, lai gaidītu, kad nākotne pienāks, tagad mēs to radām paši. Pieaugšana ir spēja saskatīt vērtību lietās, kas agrāk nešķita svarīgas. Un tas ir brīdis, kad izklaide pārvēršas atbildībā un piedzīvojumi par nozīmīgiem lēmumiem. Jā, nākotne nebūs tāda, kādu mēs to iztēlojāmies, tā būs vēl labāka. Jauni piedzīvojumi un labāki lēmumi. SEB banka. Labākiem lēmumiem.